Aizliegt garšas un smaržas elektroniskajām cigaretēm un veipiem. Aizliegt vitamīnu pievienošanu alternatīvajiem tabaks produktiem un izslēgt no tirgus nikotīna spilventiņus kā sugu. Šāds revolucionārs priekšlikums tabaks likumā Saeimas deputāti virza izskatīšanai 3. lasījumā. Autori – veselības ministrijas ierēģi šīs idejas nokopēja no Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām. Ne ar vienu priekšlikumu vai likuma pantu parlamentārieši nevērš pret klasiskajām smirdīgajām cigaretēm, jo, kā jau plaši publiski izskanējis, bendēt plaušas ir latviskā dzīves ziņa. Tas vienkārši aizliedzam cigaretes. Bet tas jau nav iespējams, jo tās ir ļoti senas jau tradīcijas. Profesors Viesturs Šiliņš ir ārstējis plaušu slimnieks 48 gadus. Stradiņas slimnīcas pulmonoloģijas nodaļā viņa acu priekšā bojā gājuši tūkstošiem vēžu piepildītu plaušu slimnieku. Veselības ministrijas un deputātu nodomu ar nāzi nogriezt smēķētājiem pieejam mazāk kaitīgiem nikotīna produktiem dakteris vērtē kā padomu laiku domāšanas ģenerētu ierēģiņu sapņu piepildījumu. Šis vienkārši aizliegums parasti nāk no ierēdniecības, kas vienkārši tādā veidā atskaitās politiskai vadībai par izdarītiem darbiem. Šiliņš uzskata, ka veselības ministrijas ierēģiņi pret cigaretēm ir cīnījušies formāli, aizliedzot to lietošanu telpās un reklāmu. Mainīt pašas lietošanas paradumus birokrātiem nav ienācis prātā. Principā degšanas process un darbu veidošanās lēnām noklāja dziļos elpceļus. Citam vairāk, citam mazāk viņi tīrās, bet 20 gadu laikā visiem parādās elpceļu izmaiņas un izejot no tā vispārējais. Aizdusa, lēnā garā, mierīgāks dzīvesveids, nevēlēšanās kustēties, sirds asinsvadu arī aizdambēšanās un tās infarkta risks. Un, manuprāt, es vēlreiz uzsveru, nekas sliktāks par darbu un 400 apmēram aprakstītām vielām, kuras izdalās degšanas procesā no cigaretēm, nekas sliktāks būt nevar. Arī elektroniskās cigaretes, veipi un nikotīna spilventiņi nav nekāds veselību veicinošs vitamīns C, bet toties no šī produkta lietošanas cilvēki nemirst, saka profesors. To viņš ir pārbaudījis gadiem ilgā ārsta praksē. Es biju diezgan priecīgs, kad ir radies šāds revolucionārs, kā 90. gados teica, jauns rīks smēķēšanas aizvietošanai. Un domāju, ka nākotnē kroniska obstruktīva plaušu slimība, kura, teiksim, ir neatgriezeniskas elpceļu izmaiņas, samazināsies. Latvijā smēķētāju īpatsvars pārsniedz 20%. Zviedrijā tas nokrits līdz rekordzemam līmenim. Zviedrijā ir zemākais smēķētāju īpatsvars Eiropā. Te pīpē zem 6% iedzīvotāji. Pārējie nikotīna patērētāji izvēlējušies tradicionālo zviedru produktu snusu. Zviedrijas onkologi cenšas pārliecināt Pasaules veselības organizāciju, ka snus varētu būt līdzeklis, kā samazināt smēķētāju skaitu. Snus, jeb tabaks spilventiņi, ir tradicionāla zviedru alternatīva cigaretēm. Zviedrijas veselības statistika liecina, ka no snus lietošanas neviens pacients nav gājis bojā. It gives you the kick, but it doesn't kill you. Zviedru profesors Anders Miltons vairāk kā 10 gadus bijis Pasaules veselības organizācijas ģenerālsekretārs Hārlēns Brundtlāns padomnieks. Viņš atceras laikus, kad tabaks kompānijas melojušas sabiedrībai par cigarešu nekaitīgumu. Pirms 40 gadiem tabaks kompāniju lobbyisti uzvedušies kā Čikāgas gangsteri. When they were giving statements to the US Congress, they said, we don't think that cigarettes that causes cancer. And they knew that they were wrong, but they said it anyway. And I think that people have a tendency not to forget that. They think that they always lie. I was part of the group that Gro Harlem Brundtland, the Director General of the World Health Organization that she made. She was invited to meet some of the CEOs of the big American tobacco companies. And she was
she believed, and I believed with her, that her phone was listened into by the tobacco industry. Those were the relationships in those days. Kad meli nāca gaismā, tabaks kompānija attiecības ar Pasaules veselības organizāciju tika sadragātas. Bija nolēmts neuzklausīt nevienu tabaks kompāniju pārstāvi un lobistu. Mazāk kaitīgo alternatīvu ražotāji var izstiepties vai sarauties, bet Pasaules veselības organizācija neakceptē pētījumus par jauno alternatīvu mazāk kaitīgo dabu. Un tā ir otra galējība, kas nemazina cilvēku bojāju, uzskata profesors Miltons. So I've been fighting cigarettes all of my life. However, I also understand the question of harm reduction. It's better that if people want to use something, it's better they use this than ordinary cigarettes, because ordinary cigarettes, half of them will die, at least. And there are billion smokers in the world today. And I think that we should give them something to get away from the cigarette smoking. Simple as that. Labi panākumi cīņai ar tabaku ir Jaunzēlandē, kur smēķējošā īpatsvars ir nokritis zem 8%. Oh, we started decades ago, 50 years of anti-smoking campaigns and education and taxing. So we have had a very full-on program for a long time. But the reduction was still quite slow per year, so it was very, very slowly going down until vaping was introduced, and that's gone very rapidly. Elektroniskās cigaretes un nikotīna spilventiņi ir daļa no Jaunzēlandes valdības programmas smēķēšanas atmešanai. Tos pašus nikotīna spilventiņus, kurus Latvijas Saeimas deputāti plāno aizliegt, Jaunzēlandē var saņemt no ārsta par brīvu, ja cilvēks vēlas atmest pīpēt. Spilventiņu lietošanu tur apmaksā valsts. Still, we have countries banning nicotine pouches or creating restrictions for something that is in reality an over-the-counter NRT product and nothing else. It's completely safe. It has no toxins, nothing at all, not even tobacco, and we are banning it. It makes no sense at all. Būtiskākais ir panākt, lai alternatīvos tabaks produktus sāk lietot smēķētāji, nevis jauni cilvēki bez tabaks produktu lietošanas pieredzes. Un valstī ir iespējas radīt mehānismus, kā to izkontrolēt. Un tas ir daudz prātīgāk nekā vienkārši mazāk kaitīgās cigarešu alternatīvas aizliegt. There is also a concern, for example, that the WHO has, and others have a very legitimate concern in that you have youth and non-smokers starting to use these products. The right regulations can enable adult smokers who don't quit to be able to change to better alternatives, while at the same time ensuring that these products are not marketed to unintended audiences. Dr. Šiliņš uzskata, ka Latvijai ir iespējas samazināt smēķējošo lielo īpatsvaru, taču nepieciešams, lai likuma veidotāji problēmai pieiet nedaudz radoši. Ja mēs tiešām būtu ieviesuši apdrošināšanu, kurā individam ir sava vieta. Apdrošināšana, kur cilvēks pats ir par kaut ko atbildīgs un iemaksāt mazu naudiņu vairāk vai lielāku naudu, tas nav mans jautājums atbildēt. Tas ļoti sakārtot sabiedrības attieksmi.